Gadu desmitiem saukt sevi par sociālistu, Amerikas politikā tika uzskatīts par politisku pašnāvību, taču šī birka arvien biežāk kļūst par priekšrocību jaunai kandidātu paaudzei. Šī kustība ieguva vēl lielāku spēku pēc Zorana Mamdani uzvaras Ņujorkā. Un 2026. gadā demokrātiskie sociālisti ir guvuši panākumus gan kongresa vēlēšanās, gan Floridas demokrātu partijas senāta priekšvēlēšanās. Viņu galvenais uzsvars ir uz ekonomiskajiem jautājumiem. Zemāks mājokļu izmaksas, stiprāks arotbiedrības, paplašināta veselības aprūpe un augstāki nodokļi turīgajiem. Un viņi lielā mērā paļaujās uz jaunajiem vēlētājiem, vietējiem brīvprātīgajiem aktīvistiem, kā arī nelieliem ziedojumiem, nevis uz tradicionālajām partijas institūcijām. Taču ir vēl viens jautājums, kas kļūst arvien nozīmīgāks – Izraela. Daudzi no šiem kandidātiem asi kritizē Izraēlas politiku, iebilst pret ASV militāro palīdzību vai vēlas to ierobežot, un atklāti izaicina pro-Izraēlas grupu tēriņus demokrātu priekšvēlēšanās. Tas nozīmē, ka Izraēla vairs nav tikai ārpolitikas jautājums. Demokrātu partijas daļās tā kļūst par noteicošu priekšvēlēšanu jautājumu un vēl vienu dalījumu līniju starp tās vadību un pieaugošo progresīvo kreiso spārnu. Šī vakara debatēs mums pievienojas Henrijs Olsens, vecākais pētnieks ētikas un sabiedriskās politikas centrā un podkāsta Konservatīvo krustceles vadītājs. Benjamins Bērģes, žurnāla Jacobin kolumnists un topošās grāmatas līdzautors The Blueprint, kā sociālisms. Kā sociālisms, atvainojiet, var darboties reālajā pasaulē? Un Owens Alpermans, mūsu i24 News vecākais korespondents. Sāksim ar mūsu 30 sekundžu ātro jautājumu kārtu. Vai pretreakcija pret Izraēlu ir galvenais iemesls, kāpēc demokrātiskais sociālisms kļūst arvien populārāks Amerikas Savienotajās valstīs? Atcerieties, katram no jums šai pirmajai atbildēji ir 30 sekundes. Henrij, tu esi pirmais. Tas nav galvenais iemesls, kāpēc demokrātiskais sociālisms kļūst populārāks, un kreisie demokrātu partijā pieaug jau kādu laiku. Bet tā ir svarīga problēma, un tā ļoti emocionālā veidā koncentrē dažas no viņu izteiktajām kritikām par demokrātisko eliti, kas uzrunā viņa vēlētājus. Bens, kāds ir tavs viedoklis par šo jautājumu? Jā, es piekrītu, ka tā nav galvenā iemesla. Galvenie iemesli ir ekonomiski, bet tas noteikti ir viens no iemesliem. Amerikāņu sabiedrība gadiem ilgi vēroja, kā amerikāņu ražotās bumbas tiek nomestas uz onkoloģijas nodaļām, mošajām un bērnu dārziem. Būtu diezgan dīvaini, ja daudzi no mums nejustos riebumu pret demokrātu partijas vadību, kas vispār nobalsoja par ieroču nosūtīšanu. Labi, Owens Alpermans, kāds ir tavs viedoklis par šo jautājumu? Lai patiešām noliktu malā kritikas pamatotību par Izraēlas politiku Gazā. Skaties, es piekrītu abiem. Acīm redzot, tas galvenokārt ir saistīts ar ekonomiskajām bažām. CNBC aptauja parādīja, ka 72% jauniešu vecumā no 18 līdz 34 gadiem uzskata, ka Amerikas ekonomika ir sliktā stāvoklī. Tikai 5% uzskatīja, ka ekonomika ir kaut cik laba, bet Izraēlas jautājums viņiem ir svarīgs, jo to ir viegli atrisināt. Vienkārši pārtrauciet palīdzību, pārtrauciet ieroču piegādes un tā tālāk. Izglītības izmaksu, mājokļu un veselības aprūpes jautājumu risināšana ir daudz sarežģītāka. Ir daudz vieglāk pieķerties Izraēlas jautājumam, un Izraēla kopumā nav populāra, tāpēc tas viņam palīdz arī vēlēšanās. Labi, tagad vēlos pāriet pie nākamā jautājuma. Tagad mēs dodam iespēju paneļa dalībniekiem sniegt garākas atbildes. Mēs esam redzējuši lielu uzmanību, kas pievērsta Izraēlai un ārpolitikai kopumā starp demokrātiskiem sociālistu kandidātiem. Viens no tiem, piemēram, ir Ņujorkas pilsētas mērs. Kāpēc šie demokrātiskie sociālistu kandidāti tik ļoti koncentrējas uz Izraēlu un ārpolitiku kopumā, kad viņi kandidē uz tādiem amatiem kā Ņujorkas mērs? Henrijs? Es domāju, ka tāpēc, ka demokrātu partijas kreisais spānis patiesi ir sašutusi par to, un tas ir temats, par kuru viņi var runāt. Turklāt daudzi no šiem cilvēkiem kandidē uz federālajiem amatiem, kur tas ir ļoti nozīmīgi. Es domāju, Mamdani kampaņa Ņujorkas pilsētā nebija balstīta uz jautājumiem par Izraēlu un Gāzu. Bet tas ir motivējošs jautājums daudziem progresīvi noskaņotiem cilvēkiem, arī daudziem ar ebreju izcelsmi, kas ir diezgan interesanti, īpaši Ņujorkas pilsētā. Bet federālajās vēlēšanās, senātu vēlēšanās, pārstāvu palātas vēlēšanās, kur viņi šogad patiešām ir guvuši panākums, federālie jautājumi par palīdzību Izrēlai un karu Gazā ir ļoti būtiska darba apraksta sastāvdaļa. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi par to runā. Interesanti. Ben, kāds ir tavs viedoklis par šo? Jā, es piekrīstu, ka lielākā daļa demokrātisko sociālistu kandidātu vietējām vēlēšanām nav koncentrējušies uz šo jautājumu. Noteikti ne tas, uz ko Zorans koncentrējās, pat ja cilvēki viņam par to nemitīgi jautāja. Bet es gribētu norādīt, ka doma, ka demokrātiskie sociālisti ir kaut kā dīvaini koncentrējušies uz šo jautājumu, īsti neatbilst patiesībai nevienam, kuram atmiņa ir ilgāka par gadu vai diviem. Pirms Zorana katrs Ņujorkas pilsētas mērs uzskatīja par svarīgu doties svētceļojumā uz Izraēlu.
Un nevienam no tiem cilvēkiem, kuri tagad jautā, kāpēc šie demokrātiskie sociālisti ir tik ļoti koncentrējušies uz Izraēlu, nekad nebija problēma ar to. Politiskais establishments vienmēr ir bijusi koncentrējusies uz Izraēlu. Vienkārši šīs koncentrēšanās politiskais raksturs ir mainījies. Oven, kāda ir tava atbilde uz to? Redzi, kā jau teicu, es domāju, ka šis ir svarīgs jautājums demokrātiskiem sociālistiem. Jo to ir viegli atrisināt, vai ne? Tas ir jautājums, kurā politiķiem nav lielu izmaksu. Risinājums nav īpaši sarežģīts. Vienkārši balso pret palīdzību, un pēc tam vēlāk balso pret uzbrukuma ieroču pārdošanu, un vēlāk balso pret aizsardzības ieroču pārdošanu, pēc tam pārtrauc attiecības, ievies sankcijas. Jo ir skaidrs, ka radikālā kreisā puse Amerikas Savienotajās valstīs neapstāsies tikai pie palīdzības. Tas turpināsies. Ļoti ambiciozi šajā jautājumā. Un Izraēla kopumā nav populāra. Tā ir nepopulāra ne tikai kreisajā spārnā, tā nav populāra arī neatkarīgo vidū, kā arī jaunie konservatīvie un jaunie republikāņi to neatbalsta. Tāpēc viņi uzskata, ka šis jautājums var dot viņiem vēlētāju atbalstu. Tas arī saista šo jautājumu, Nataša, ar naudas lomu politikā, ņemot vērā AIPAC lomu tik daudzās no šīm demokrātu priekšvēlēšanām. Tātad viņi var izmantot šo jautājumu divējādi. Viņi var gan vērsties pret Izraēlu un kritizēt Izraēlas politiku, gan arī vērsties pret naudas ietekmi politikā, sasaistīt šos jautājumus kopā un iekļaut tos savā plašākajā pasaules skatījumā. Jautājumā, kur risinājums ir daudz vienkāršāks nekā augstākās izglītības izmaksu samazināšana, mājokļu trūkuma risināšana lielākajās pilsētās un, protams, veselības aprūpes jautājuma risināšana, kas jau gadu desmitiem ir sarežģījis Amerikas politiku. Izraēlas jautājumi ir daudz vieglāk atrisināt, tas viņiem ir daudz populārāks. Tāpēc ir skaidrs, ka tas būs jautājums, kam kandidāti pievērsīsies arī tādā vietā kā Ņujorka. Ziniet, demokrātiskie sociālisti uzvar augsta līmeņa priekšvēlēšanās. Kāpēc tieši tagad? Kas uzrunā vēlētājus, ko tradicionālie demokrāti nav spējuši risināt? Un es vēlētos dzirdēt, ko jūs par to domājat. Jā, es domāju, ka ir daudz ilgi krājušos problēmu, kur sabiedrības dusmas patiešām ir uzvārījušās. Es domāju, ka veselības aprūpe, kas jau pāris reizes tika pieminēta, ir viena no tām. Starp citu, es esmu iebildes pret domu, ka politikas līmenī veselības aprūpe ir kaut kas ārkārtīgi sarežģīts, ko būtu grūti saprast, kā risināt. Demokrātiskie sociālisti, protams, jau ilgu laiku piedāvā ļoti konsekventu risinājumu, proti pāriet uz viena maksātāju sistēmu, Medicare, visiem, kas ironiski ir līdzīga tam, kas jau kādu laiku pastāv Izrēlā. Un tur nav nekā īpaši sarežģīta. Un šī ideja, ka mums vajadzētu pārtraukt tērēt naudu bumbām, lai nogalinātu nevainīgus cilvēkus ārzemēs un sākt to ieguldīt sociālajās vajadzībās mājās, šobrīd šķiet saprotam daudziem parastiem amerikāņiem. Henrij, kāds ir tavs viedoklis par šo? Demokrātiskā kreisā spārna pārstāvi ir sacēlušies pret demokrātu partijas eliti jau kopš Billa Klintona laikiem. Demokrātu partijā mums bija sacelšanās saistībā ar sociālās palīdzības reformas likumprojektu. 2000 gadu vispārējās vēlēšanās mums bija izaicinājumi no kreisajiem, no Ralfa Neidera, bet 2004. gadā no Hovarda Dīna. Tagad, manuprāt, to ir nostiprinājušas vairākas lietas. Viena no tām ir ļoti nopietnas ekonomiskās bažas. Cilvēki, kuri nav iekšā, parasti ir ārā. Un, ja tu sliecies pa kreisi, tas nozīmē, ka tu sliecies uz galēji kreiso pusi. Un tad ir fakts, ka Donalds Trumps ir ticis ievēlēts 2 reizes, un demokrātu partijas vadība, kas vienmēr sev pasniedz kā grupu, kas zina, kā uzvarēt, tagad ir spiest atzīt vairākus zaudējumus. Cilvēkam, kuru visi demokrāti nicina, bet demokrātiskie sociālisti un progresīvie īpaši nicina un ienīst ar 3 izsaukuma zīmēm. Tātad tagad ir situācija, kur aptuveni pusi no demokrātu partijas vēlētāju bāzes visā valstī vēlas atbrīvoties no demokrātu partijas vadības, jo viņi vienmēr ir bijuši neapmierināti ar to. Un viņi ir īpaši neapmierināti, jo pēc demokrātisko progresīvo domām viņi netieši palīdzēja pie varas nonākt cilvēkam, kuru viņi ienīst. Zinu, un es gribu vērsties pie tevis, tas gandrīz izklausās tā, it kā Izraēla varētu apvienot daļu Amerikas kreiso un labējo. Īpaši tāpēc, ka mēs dzirdam vienu un to pašu kritiku no. Piemēram, šajā sarunā gan Henrijs, gan Bens izsaka kritiku par ASV militāro iejaukšanos un ārvalstu palīdzību. Pareizi. Tā nav tikai tālā kreisā vai tālā labā puse, Nataša. Tas ir arī centrs. Daudziem neatkarīgajiem arī nepatīk Izraela. Un ja paskatās, piemēram, manā dzimtajā Mičiganas štatā, Abdula El-Sajeda priekšvēlēšana kampaņā un tagad viņa vispārējās vēlēšana kampaņā, viņa vēstījums par Izraelu ir vērsts uz neatkarīgajiem vēlētājiem. Vai ne? Ko viņi saka? Būtībā to pašu, ko ir teikuši mūsu viesi. Nauda, kas tiek tērēta palīdzībai Izraēlai, varētu tikt iztērēta veselības aprūpei. Protams, tas ir tikai piliens jūrā, ņemot vērā lielāko federālo budžetu. Tas nav iemesls. Amerikāņiem daudzos gadījumos nav pienācīgas veselības aprūpes vai mājokļa, vai arī izglītības izmaksas ir tik augstas. Tam nav nekāda sakara ar Izraēlu, bet tā viņam ir ērta iespēja aktualizēt šo jautājumu un pieskarties ekonomiskajām bažām. Zini par šo plašāko jautājumu, Nataša, žurnālā The Atlantic ir lielisks raksts, ko sarakstījis rakstnieks Taylors Austins Harpers ar nosaukumu Kāpēc bagāti bērni mīl sociālismu. Un būtībā viņš saka, es nedaudz pārfrāzēšu šo argumentu,
Tas, ko tu redzēji pirms 10 gadiem, šis ir mans skatījums, bija baltās strādnieku šķiras sacelšanās pret ekonomisko situāciju un pievēršanās galēji labējiem un Donaldam Trumpam. Nu tagad tu redzi, kā baltā vidusšķira, baltā izglītotā šķira saceļas pret ekonomikas stāvokli, mākslīgā intelekta attīstību, komercializāciju, lai kā viņš raksta šajā rakstā, šo vadības darbu pārvēršanu par preci, vai ne? Darbi, kurus agrāk ASV varēja iegūt pabeidzot koledžu, iegūt grādu, un tas nebija nemaz tik sen, tikai paudzi atpakaļ, un cerēt uz drošu vidusšķiras darbu. Tas acīm redzami vairs nav taisnība. Z paudze to izjūt un pauž šo dusmas vēlēšanu iecirknī, vai ne? Un mēs to nesen redzējām Mičiganas senāta priekšvēlēšanās, kur, kā parasti šajās priekšvēlēšanās, tie, kurus visvairāk piesaista galēji kreisie kandidāti, ir jaunieši, kuriem ir augstākā izglītība un kuriem ir zemāki ienākumi. Un šī sociālā grupa, izglītoti amerikāņi ar lejupslīdošu sociālo stāvokli, ir tā, kas visvairāk tiecas uz demokrātisko sociālismu. Tātad, ja pirms 10 gadiem mēs redzējām baltās strādnieku šķiras sacelšanos ar milzīgu ietekmi uz Amerikas politiku, tad tagad mēs iespējams redzam baltās vidusšķiras sacelšanos. Un pat dažos gadījumos arī baltā augstākā vidusšķira, kas ir nobijusies no mākslīgā intelekta un pieejamības krīzes, izjūt, ka esošā vara viņiem nesniedz risinājumus. Bens, kāda ir tava atbilde uz visu, ko Mons tikko teica? Jā, es domāju, ka tu nevari uzvarēt ar balsu vairākumu Ņujorkas pilsētā tikai ar profesionālās šķiras vēlētājiem, kuru stāvoklis pasliktinās. Lai gan nenoliedzami tā ir daļa no tā, jo daudzi no šiem vēlētājiem arvien vairāk apzinās, ka viņiem tas neizdosies. Zini, viņi saprot, ka nesaņems to, kas viņiem tika solīts, vienkārši aiziet uz universitāti un ievērojot noteikumus, un ka viņa intereses lielā mērā sakrīt ar pārējās strādājošās šķiras interesēm. Es arī gribētu norādīt, ka tev nav obligāti tā jādomā. Lielākā daļa naudas, kas citādi tiktu novirzīta veselības aprūpei, tiek iztērēta bumbu iegādei, lai tās mestu uz bērndārziem. Domāt, ka tas ir morāls noziegums, ka mēs tērējam šo naudu tur, kad katrs dolārs, kas tiek iztērēts tam, varētu tikt iztērēts sociālajām vajadzībām mājās. Un, protams, nav nekādu lielu noslēpumu par to, kā finansēt Medicare visiem. Patiesībā, jau 2020. gadā pat Libertāriešu Merkatus institūts savā pētījumā nejauši atklāja. Ja mēs pārietu uz šo sistēmu, tas patiesībā ietaupītu naudu vidējiem un vidēji augstu ienākumu nodokļu maksātājiem, kuriem vairs nebūtu jātērē nauda apdrošināšanas iemaksām un līdzmaksājumiem. Un ja jūs to salīdzinātu ar papildus nodokļiem, kas būtu jāmaksā, lai finansētu Medicare visiem, viņiem patiesībā kabatā palikt vairāk naudas. Interesanti, Henrij. Es gribu tev pajautāt, vai tu domā, ka Izraēla ir kļuvusi par savu veidu lakmusa testu demokrātiem, tādā veidā, kā tas vēl pirms dažiem gadiem nebija? Neesmu pārliecināts, ka tā ir lakmusa pārbaude, lai gan dažiem progresīviem vēlētājiem tā patiešām ir lakmusa pārbaude, un dažiem establishment vēlētājiem pretējā nostāja. Turpināt tradicionālu atbalstu Izraēlai arī ir savu veidu lakmusa pārbaude. Es domāju, ka tas drīzāk ir rādītājs tam, kur tu nostājies attiecībā uz status quo gāšanu, taču visticamāk ir daudz vēlētāju abās pusēs, kuriem tā ir lakmusa pārbaude. Es domāju, ka plašāks jautājums ir šāds. Pirmkārt, kurā tad gadā mēs esam? 4. gadā, 3. gadā, 4. gadā Gazas kara un dažādu citu karu, kurus tas ir atbalstījis vai izraisījis. Amerikāņu iesaiste Irānā, manuprāt, ir saistīta ar to, kāpēc daži cilvēki to sasaista ar aktivitātēm tuvajos austrumos, kas sākās ar Hamas brutālo un neizprovocēto uzbrukumu nevainīgiem Izraēlas pilsoņiem, kā arī ar atbalstu Izraēlai. Republikāņu vēlētāju bāze to joprojām lielākoties atbalsta. Ja paskatās uz republikāņiem, kas ir jaunāki par 50 gadiem, viņi joprojām mēdz atbalstīt prezidenta politiku attiecībā uz Izraēlu un Irānu. Un vēlētāji, kas ir vecāki par 50 gadiem, pārliecinoši tos atbalsta. Un republikāņu partijas priekšvēlēšana vēlētāju vidējais vecums ir 57 gadi. Tātad republikāņu partija savā vēlētāju bāzē joprojām stingri atbalsta tradicionālo aliansi ar Izraēlu. Grūtība ir tāda, ka demokrāti tagad ir sašķelti, un ievērojams vairākums vēlās vismaz to pārstatīt vai pielāgot. Avens, Zini. Man interesē dzirdēt tavu viedokli. Vai pēc 5 gadiem tu sagaidi, ka demokrātu partija būs ievērojami sociālistiskāka un daudz kritiskāka pret Izraēlu? Vai arī tā ir tikai modes lieta, kas pāries? Kaut kur pa vidu? Bet ļauj man ātri atbildēt uz 3 punktiem. Pirmkārt, Izraēla mērķēja uz slimnīcām un bērndārziem Gazā, jo tās tika izmantotas pretēji starptautiskajiem likumiem teroristiskas organizācijas vajadzībām. Kā militāri objekti, nevis civilie, kas padara tos par leģitīmiem mērķiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, protams, ievērojot civiliedzīvotāju upuru proporcionalitāti un visu šo analīzi.
Tāpēc ir acīm redzami ļoti vienkāršoti raksturot Izraēlas politiku Gazā šādā veidā. Kas attiecās uz Ramadasa uzvaru, es domāju, ka Benjamins ir pareizi, un viņam ir taisnība to atzīmēt. Un zināmā mērā mazākumtautību vēlētāji ir bijuši izšķirošais spēks daudzās no šīm demokrātu priekšvēlēšanām. Vai arī Ņujorkā, kur vispārējās vēlēšanas zināmā mērā ir demokrātu priekšvēlēšanas. Un jūs esat redzējuši, kā tādi kandidāti kā Mamdani un Angie Niksone Floridā gūst panākumus, jo viņi spēja iegūt mazākumtautību balsis. Un tāds kandidāts kā Abduls El-Sajeds tikko tika cauri, jo viņš bija vājāks šo grupu vidū. Tāpēc būs interesanti to vērot. Un attiecībā uz veselības aprūpi un tās ieviešanu, skatieties, iespējams, ka risinājums ir pārāk vienkāršs, bet ieviešana var būt sarežģīta tā finansēšanas veida dēļ, ko mēs pieminējām. Lai atbildētu uz jūsu jautājumu par demokrātu partiju, skatieties, es domāju, ka tas ir kaut kur pa vidu. Es nedomāju, ka visas demokrātisko sociālistu, aktīvistu prasības un vēlmes tiks īstenotas reālajā dzīvē 5 gadu laikā esot pie varas. Tomēr es uzskatu un esmu pārliecināts, ka vidējais demokrātu politiķis un vidējais demokrātu vēlētājs pēc 5 gadiem būs ievērojami mazāk atbalstošs Izrēlai. Un ekonomiski vēl vairāk pa kreisi nekā demokrātu vēlētāji ir bijuši pēdējo 20-30 gadu laikā. Un tas prasīs reālas izmaiņas izglītības, mājokļu un veselības aprūpes izmaksās. Es domāju, ka tas nepazudīs. Un acīm redzot, Izrēlai un organizētajām ebreju kopienām Amerikas Savienotajās valstīs tas rada būtisku izaicinājumu, jo viņu balsis un ietekme riskē tikt aizēnotas šīs daudz lielākās cilvēku grupas priekšā, kam ir prasības attiecībā uz šo jautājumu loku, tostarp arī par Izrēlu. Bens, es redzēju, ka tu kratīji galvu. Jā, es domāju, ka neviens ar veselo saprātu tam vairs netic. Katrs bērnu dārzs, katra onkoloģijas nodaļa, katra mošeja, katra universitāte, katra pamatskola Gazā. Tas, kas tika bombardēts, tika izmantots kā militārs mērķis. Tu zini, tika izmantots militāriem nolūkiem, tur tika glabāti ieroči. Es domāju, ka tas ir fantastisks izdomājums, un es vienkārši nezinu, vai gandrīz kāds pasaulē, izņemot pašu Izrēlu, tam vēl tic 2026. gadā. Tā kā jā, es domāju, ka tas ir pilnīgs muļķības. Runājot par to, kas varētu notikt nākamo 5 gadu laikā, es domāju, ka būtu muļķīgi izteikt pārāk lielu pārliecību par to. 5 gados daudz kas var mainīties, bet es varu pateikt tik daudz. Pamatspēki, kas veicina parasto amerikāņu riebumu pret mūsu plēsīgo veselības aprūpes sistēmu, pret mūsu šausmīgi pret arotbiedrībām vērstajiem darba likumiem. Un jā, arī ar ārpolitiku, kas ietver tādas lietas kā atbalsts Izrēlai, šie pamatspēki nepazudīs. Un ik viens, kurš domā, ka tie pazudīs, melo pats sev. Labi, es vēlos dzirdēt, ko tev ir sakāms. Henrij? Jā. Es domāju, ka demokrātu partija jau kādu laiku virzās pa kreisi. Un lielais jautājums būs nevis tas, vai demokrātiskie sociālisti dominēs. Es nedomāju, ka viņi to darīs. Bet vai demokrātu partija, kas zaudē atbalstu amerikāņu vēlētāju vidū, vai viņi ir gatavi teikt, ka ir demokrāti? Vai viņi varēs turpināt to darīt, ja cilvēki virzās pa kreisi? 2024. gada vēlēšanās Kamala Harrisa ieguva 95% demokrātu balsu un 1 neatkarīgo. Viņi zaudēja vēlēšanās un zaudēja tautas balsojumu, jo pirmo reizi kopš 1932. gada vairāk vēlētāji ieradās vēlēšanu iecirkņos, sakot, ka viņi ir republikāņi. Es domāju, ka republikāņu populisti var atbildēt uz vidusšķiras ekonomiskajām prasībām tādā veidā, kas varētu būt pievilcīgāks cilvēkiem, kur jūtas atstāti novārtā no demokrātu partijas, kas virzās pa kreisi. Vidējais demokrātu vēlētājs tagad ir vairāk pa kreisi nekā pirms 6 gadiem. Vidējais demokrātu politiķis cenšas panākt savus vēlētājus. Jautājums ir, ka tas šķiet arī palielina plaisu ar vidējo amerikāņu vēlētāju, kurš ir centrists. Un ja republikāņi spēs to izmantot, mēs varam ļoti labi redzēt demokrātu partiju, kas ir pa kreisi, bet vienlaikus arī palikusi ārpus varas. Henrijs, es domāju, ir arī taisnīgi teikt, ka vidējais republikāņu vēlētājs šķiet arī attālinās no atbalsta Izrēlai. Līdzīgi kā demokrāti, kuri tagad virzās vairāk pa kreisi. Es domāju, ka tas lielākoties attiecās tikai uz republikāņu vēlētājiem, kas ir jaunāki par 45 gadiem. Republikāņu vēlētāji, kas ir vecāki par 45 gadiem, īpaši tie, kas ir vecāki par 50, gandrīz tikpat stingri atbalsta Izrēlu kā pirms Irānas kara, pirms Gazas kara. Un, kā jau teicu, vidējais vēlētājs republikāņu priekšvēlēšanās, tie, kas nosaka, kuri būs amatpersonas, ir 57 gadus vecs. Tātad, jā, ir bijušas zināmas izmaiņas, bet tās ir ļoti pārspīlētas. Un vēl viena lieta ir tā, ka lielākā daļa amerikāņu daudz nezin par Izrēlu, un daudzi no viņiem, kas ir jaunāki par 35 gadiem, ir uzauguši laikā, kad būtībā Izrēla nozīmē Bibi Netanjahu. Un kādā brīdī, vai tas būtu oktobrī vai pēc pāris gadiem, Bibi Netanjahu vairs nebūs premjerministrs. Un kad mēs redzēsim citu Izraēlas valdību, pat tādu, kas varbūt ir stingra vai kareivīda drošības jautājumos, bet to neapgrūtina dažas viņa īpatnības un personiskās attiecības ar Ameriku un citiem ārvalstu līderiem.
Mēs ļoti iespējams redzēsim atbalsta pieaugumu Izrēlai, kad Izrēlu vairs neuztvers kā Bibi sinonīmu. Interesanti. Labi, Owens, diemžēl es nevarēšu atgriezties pie tevis, jo mums šī raidījuma daļa jābeidz. Mēs dodamies reklāmas pauzē. Īsa reklāmas pauze. Es vēlos pateikties visiem mūsu diskusijas dalībniekiem. Palieciet kopā ar mums raidījumā Global Eye. Mēs drīz atgriezīsimies.